pārliecinoši uzvarējāt ar Jeļenu kopā pret Sergeju Milz, bet kādas sajūtas tagad pirms šitās spēles? Rikards tomēr ir pirmajā vietā šobrīd ar Natāliju pēc kvalifikācijām. Jā, visi jāizvar, tad varbūt pietiks. Strēku līnus daudz nevar sagaidīt. Nav bail no Rikarda? Viņš tev aiz muguras, varbūt Duns iedurs. Nepiecies mani. Tev nav bail no Anda? Ir, vienmēr bail ir. Pastos, kā viņš spēlē. Vai ne? Vienmēr kaut kādu brīnumu uztais. Protams. Nu, veiks abiem. Paldies. Rikārd izstāst, ka visu veiksmi vienā komandā sagrājas. Kaut kā, jā, tīpaši arī fināla spēlē. Tikko pirmais gāzes pa 6 spēlēm nebija neviens, tikko finālā iemeta, bet paldies Dievam, ka spējas. Paldies. Ļoti žādīgi.
Vai jums ir kāds komentārs par to, kas tas tāds bija tikko? Vai ne? Tur nav skaidrība, kas notika. Es teicu, ka Andim var vispār kādu brīnumu notikt, nu šitādu brīnumu es negaidīju. Ļoti slabi. Nebija vajag palākt vienkārši. Pagāja pa kreisi tuvā centram, kur kaut tik savs, ka tīrēja iet. Nebija zonas. Elizabete Gorina un Cenkeša Kramca. Rikards Kovaļenko un Natalja Rīsņika. Un uzvarētāji kausi. Nu tad uzvarētāja intervija. Jā, nospēlējām 6 kvalifikācijas spēles. Izgājām kā pirmie. Ļoti labi šodien bija, ļoti labi pieredze kārtējā. Kaut kas jauns pēc mums abiem diviem. Paldies Natālijai par to, ka viņa tika ar mani spēlēt, kad man neateica palīdzēt, un bija mani kopā pāri. Un tas bija fantastiski. Tiešām viņai paldies par visu turnīru. Visu turnīru garumā viņa man atbalstīja, palīdzēja, un arī paldies Guntaram. Viņš tiešām arī mums stāvēja klāt, un arī mums deva padomus. Tā kā Malači arī finālā mūsu pusē bija tā veiksme, to varēja arī ļoti labi pamanīt, bet uzsver, ka mēs esam Malači un mums ļoti labs sniegums. Paldies visiem par šo turnīru. Paldies. Jā, Malači, viss labi.
Paldies!